Sveiki! Ja atceraties mītus kliedējošo video, pirmais galvenais izaicinājums starptautiskajā tirdzniecībā ir tas, kā savienot pircējus un piegādātājus. Vēlreiz es gribētu šeit izteikt cerības. Šis video ir vērsts uz uzņēmumu savstarpējās sadarbības iespējām. Daži no šeit minētajiem punktiem var attiekties uz uzņēmumu un patērētāju savstarpējās sadarbības potenciālu, taču kopējā pieeja uzņēmumu un patērētāju attiecībām var ievērojami atšķirties, un tā nav iekļauta šajā YouTube atskaņošanas sarakstā. Tātad, uz kuriem uzņēmumu savstarpējiem tirgiem tiekties un kā tos atvērt saviem produktiem un pakalpojumiem. Ir pieejami daudzi resursi, no kuriem daudzi ir bez maksas. Tomēr vēlreiz, lai izteiktu cerības, jums būs jāiegulda laiks un pūles, lai noteiktu, uz kuriem tirgiem vērsties. Tāpat nav nekādas burvju nūjiņas, kas ģenerētu starptautiskos pārdošanas apjomus. Jaunu tirgu atvēršana prasa laiku. Apskatīsim visu soli pa solim. Jūs varat izstrādāt savu eksporta plānu pa posmiem. Šis video jūs iepazīstinās ar šiem posmiem un parādīs, kā pēc tam atlasīt konkrētus tirgus, klientus un partnerus. Nākamajā slaidā ir aprakstīti 4 galvenie soļi, kas jums jāveic šajā procesā. Labi, šeit tie ir, un tie visi ir bez maksas. Kā redzat, ir tikai 4 soļi. Mājaslapas analīze. Vai jūsu mājaslapu apmeklē kādi ārvalstu apmeklētāji? Ja neesat pārliecināts, Google Analytics sniegs detalizētu informāciju, vai arī eksportētāju almanahā varat atrast citus analītiskos rīkus. Ja jūs megenerējat ārvalstu trafiku, nezaudējiet cerību. Ir veids, kā piesaistīt ārvalstu uzņēmumus, kas tiešsaistē meklē jūsu preces un pakalpojumus. To mēs paskaidrosim nākamajā slaidā. Galda pētījumi. Jūs varat piekļūt tiešsaistes datiem, kas palīdzēs noteikt, kuri tirgi jums varētu būt interesanti. Trešais solis ir precizēt to tirgu sarakstu, ko esat izveidojis, analizējot savu mājaslapu un veicot galda pētījumus. Šajā posmā jūs sākat piemērot savus kritērijus, lai pieņemtu vai noraidītu konkrētu tirgu. Kad jums ir izveidots mērķa tirgu saraksts, jūs koncentrēsieties uz potenciālo klientu un partneru uzrunāšanu. Labi, pirmais solis bija analizēt jūsu mājaslapas apmeklējumu. Nākamais solis ir palielināt iespēju, ka ārvalstu uzņēmumi jūsu produktus un pakalpojumus varētu atrast. Nākamajā slaidā mēs parādīsim, kā to izdarīt. Pēc tam jūs pārējat pie galda pētījumu veikšanas. Aptuveni dienas ilgs pētījums ir pietiekams, lai iegūtu sākotnējo priekšstatu par to, kuri tirgi piedāvā vislielāko potenciālu jūsu precēm un pakalpojumiem. Kad tas viss ir izdarīts, jūs būsiet gatavs mērķēt uz izvēlētajiem tirgiem. Bet vispirms aplūkosim jautājumu par to, kā jūs varat atrast tiešsaistē. Lielākā daļa pasaules iedzīvotāji nerunā angļu valodā kā dzimtajā valodā. Turklāt ir pierādīts fakts, ka lielākā daļa tiešsaistes meklējumu tiek veikti lietotāju dzimtajā valodā. Tikai tad, ja viņi neatrod meklēto, lietotāji mēģina izmantot angļu valodu. Tāpēc, ja jūsu mājaslapa nav šo lietotāju valodā, to neatradīs. Tas varētu būt iemesls, kāpēc jūsu mājaslapai ir maz vai vispār nav ārvalstu apmeklētāji. Turklāt, pat ja jūsu mājaslapa ir publicēta angļu valodā kā lielākā daļa mājaslapu, jums ir jākonkurē ar visiem pārējiem, lai tiktu atrasts tiešsaistē. Ja jums ir klātbūtne svešvalodā, konkurence, lai tiktu atrastam, būs daudz mazāka. Protams, jūs varat pārtulkot savu mājaslapu citās valodās, taču tas ir salīdzinoši dārgi, lēni un sarežģīti pārvaldīt. Risinājums ir izveidot savu daudzvalodu mikrovietni. Mikrovietnes satur koncentrētu jūsu uzņēmuma galveno elementu profilu. Tāpēc tās ir bagātas ar atslēgvārdiem un frāzēm, kurus tiešsaistes meklētāju programmas skenē un indeksē. Tas atvieglo potenciālajiem partneriem jūs atrast, veicot meklēšanu tiešsaistē. Daudzvalodu mikrovietnes vienkārši ir jūsu mikrovietnes dažādu valodu versijas. Trada teikšu daudzvalodu mikrovietnes automātiski tiek publicētas 35 valodās. Lai iegūtu detalizētāku skaidrojumu par šīm daudzvalodu mikrovietnēm, skatieties video ceļvedes daudzvalodu mikrovietnēm.
Niks visu izskaidros. Tagad jūs esat gatavs sākt savu galda pētījumu. Jums vajadzētu sākt savu pētījumu ar IC Trademap. Šo pakalpojumu piedāvā Starptautiskais tirdzniecības centrs, kas ir Pasaules tirdzniecības organizācijas un apvienoto nāciju kopuzņēmums. Tirdzniecības dati tiek nodrošināti no visām valstu valdības tirdzniecības organizācijām. Trademap pakalpojums ļauj meklēt gan pēc importējošās, gan eksportējošās valsts. Pēc tam jūs izvēlaties preces vai pakalpojumus, kas jūs interesē, un rezultātos tiks parādīti atbilstošie tirdzniecības dati. Turklāt dažu valstu iestādes sniedz arī eksportējošo vai importējošo uzņēmumu nosaukumus atkarībā no gadījuma. Tas sniedz jums priekšstatu par pašreizējām tirdzniecības plūsmām, kā arī potenciālajiem pircējiem un konkurentiem. Izmantojot šo rīku, jūs varēsiet noskaidrot, kuras valstis ir ieinteresētas jūsu produktos vai pakalpojumos. Tāpat jūs varat redzēt, kuras citas valstis eksportē jūsu produktus vai pakalpojumus uz jebkuru interesējošo valsti, ļaujot jums noskaidrot, kur atrodas ārvalstu konkurence. Šī analīze parāda pašreizējās tirdzniecības plūsmas, taču tā neparāda, kuri tirgi jums piedāvā vislielāko potenciālu. Nākamais rīks izmanto IC datus kopā ar saviem algoritmiem, lai ieteiktu, kur pastāv iespējas palielināt tirdzniecību. Tas ir IC eksporta potenciāla karte. Atkal jūs varat redzēt tīmekļa saiti slaida augšdaļā, un mēs pievienojam saiti arī aprakstā zemāk. Ievadot savu produktu kategoriju informāciju, šis rīks ģenerēs analīzi par to, kuras valstis varētu piedāvāt tirgus potenciālu jūsu precēm. Tātad, izmantojot šos divus IC rīkus, jūs varat sākt izveidot to valstu īso sarakstu, uz kurām vērst savas eksporta mārketinga aktivitātes. Nākamais solis ir šī saraksta precizēšana. Tagad jums vajadzētu filtrēt savu sarakstu, noņemot valstis, kas neatbilst jūsu nepieciešamajam profilam. Tirgus lielums. Vai tas ir pārāk maz, lai jūs to apsvērtu, kā tas var būt vairāku salu valstu gadījumā? Vai arī tā ir pārāk slikta, lai jūsu preces vai pakalpojumi būtu interesanti vietējā mērogā? Vai ir spēkā kādi melnie saraksti vai embargo? Pašlaik var izslēgt Krieviju, Baltkrieviju, Afganistānu, Irānu un Ziemeļkoreju. Papildu informāciju varat atrast savas valdības sankciju sarakstā. Lielākā daļa valdība nodrošina šādus sarakstus. Tarifi un beztarifu barjeras. Vai pastāv augsti tarifu vai beztarifu šķēršļi preču vai pakalpojumu importam no jūsu valsts? Šo informāciju varat pārbaudīt ITC tirgus piekļuves kartē. Saite ir sniegta zemāk aprakstā. Valodas apsvērumi. Vai jums ir neērtīgi runājot par kādām konkrētām valodām? Lai gan Google Translate un DeepL var palīdzēt ar tulkojumiem, jūs varat just, ka tie nesniedz pietiekamu atbalstu noteiktām valodām vai valodu grupām. Vai attālums ir problēma? Tas var būt tāpēc, ka liels attālums nozīmē augstas piegādes izmaksas vai laika starpība jums ir pārāk apgrūtinoša. Bet kur atrast attiecīgo informāciju par valstīm? Tas ir vienkārši. Skatiet nākamo slaidu. Eksportētāja almanahs sniedz atbildes uz visiem iepriekšējo slaidu jautājumiem, vai nu tieši, vai arī nodrošinot piekļuvi tiešsaistes pakalpojumam, kas to var izdarīt. Mēs piedāvājam valstu profilus visām 250 valstīm un teritorijām ar ISO kodu. Ja teritorijai nav ISO koda vai tā nav apdzīvota, jūs to šeit neatradīsiet, bet tad šīm teritorijām arī nebūtu biznesa intereses jums. 232 valstīm mēs piedāvājam 4 profilus, kas jums varētu būt interesanti. Vispārīgs profils, kurā ir informācija par iedzīvotāju skaitu, valodām, ziņu resursiem un tam līdzīgi. Ekonomiskais profils, ekonomikas apjoms, galvenie ekonomiskie rādītāji un pārskati. Tirdzniecības profils, galvenie tirdzniecības rādītāji, kas var ietekmēt jūsu lēmumu iekļaut vai izslēgt valsti no jūsu apsvērumiem. Komercprofils. Nākamajā slaidā jūs redzēsiet Vācijas komercprofila piemēru. Labi, šī procesa beigās jums vajadzētu būt izveidotam savu mērķu valstu sarakstam. Nākamais solis ir apsvērt jūsu produktu un pakalpojumu pozicionēšanu konkrētā tirgū.
Pirms pieņemat lēmumu par savu mārketinga kampaņu, vispirms jums vajadzētu apsvērt savu produktu un pakalpojumu pozicionēšanu katrā no mērķa tirgiem, salīdzinot ar konkurentu produktiem un pakalpojumiem. Analīze, ko veicāt izmantojot ITC tirzniecības karti, arī būtu palīdzējusi jums identificēt potenciālos konkurentus konkrētos tirgos. Turklāt jūs varat arī apskatīt Kompas katalogu, lai redzētu, kuras vietējās kompānijas ir aktīvas konkrētā valstī. Saite uz Kompas katalogu ir norādīta zemāk aprakstā. Vai ir nepieciešams kādas pielāgošanas? Vai jūs spējat salīdzināt savus produktus un pakalpojumus ar potenciālajiem konkurentiem? Vai jums ir jāmaina vai jāpielāgo savas preces un pakalpojumi? Kādas priekšrocības jūsu produkti vai pakalpojumi sniedz jaunajos tirgos? Vai jums ir skaidrs, kā jūs pozicionēsiet savu piedāvājumu? Labi. Pēc šī procesa pabeigšanas jūs esat izveidojis īso sarakstu ar valstīm, kuras vēlaties mērķēt, un esat izlēmis, kā pozicionēt savus produktus un pakalpojumus. Tagad ķersimies pie mērķa uzņēmumu nosaukumu saraksta sastādīšanas. Daži no resursiem, kurus norādu šajā slaidā, ir pieejami bez maksas. Es ieteiktu vispirms izmantot šos bezmaksas pakalpojumus, lai gūtu priekšstatu par to, kas ir pieejams. Tikai tad, kad jums pašiem būs lielāka skaidrība par to, kuras valstis jūs visvairāk interesē, tikai tad, iespējams, vajadzētu apsvērt pieejamos komerciālos pakalpojumus, izmantojot tos pēc kārtas. Kā jau minējām, ITC tirzniecības karte var sniegt konkrētu preču un pakalpojumu importētāju un eksportētāju sarakstus. Tomēr šī informācija tiek sniegta tikai tad, ja to ir nodrošinājusi attiecīgā valsts aģentūra. Kad tā notiek, bieži vien tiek norādīts tikai nosaukums un īsa adrese. Kontaktinformācija netiek sniegta. Taču, ja jums ir uzņēmuma nosaukums, jūs varat veikt tiešsaistes meklēšanu pēc viņu mājaslapas, Kompas direktorijā un citos uzņēmumu katalogos. Ja jums jau ir uzņēmuma nosaukums un jūs vienkārši meklējat dažus kontaktus, tad noteikti izmantojiet Kompas bezmaksas tīmekļa meklēšanas iespēju. Tomēr, lai izveidotu nozīmīgus potenciālo mērķu sarakstus, visticamāk, jums būs nepieciešams Kompas komerciālais pakalpojums e-Busines. Ar šo pakalpojumu jūs varat meklēt uzņēmumus ar konkrētiem profiliem. Piemēram, vai tie ir izplatītāji vai ražotāji, kā arī pēc uzņēmuma lieluma. Kompas sniedz kontaktinformāciju. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka daudzās valstīs viņu var norādīt atbilstošo personu vārdus, bet ne viņu tiešos e-pastus vai tālruņa numurus, tikai vispārīgus e-pastus un centrālus numurus. Šādos gadījumos pārskatiet uzņēmumu mājaslapu un izlemiet, kā pozicionēsiet savu uzņēmumu, tā produktus un pakalpojumus. Veiciet telefona zvanu, iepazīstiniet ar sevi un savu uzņēmumu, iegūstiet konkrētās personas e-pasta adresi vai tālruņa numuru un sazinieties ar viņu tieši. Nesūtiet e-pastu uz vispārīgo adresi. Tas visticamāk novedīs pie tā, ka jūsu e-pasts tiks ignorēts, un tādējādi jūs tikai izšķērdēsiet savu laiku. Citas sadaļas eksportētāja almanahā, kas var palīdzēt atrast uzņēmumus, ar kuriem sazināties, ir saites uz tirzniecības piedāvājumiem un veicināšanas aģentūrām, kā arī uzņēmumu savstarpējās tirzniecības tiešsaistes tirgiem. Apskatiet šos resursus, lai noskaidrotu, vai tie varētu būt atbilstoši jūsu vajadzībām. Kā vēl varat sazināties ar potenciālajiem klientiem un partneriem? Nākamajā slaidā aplūkosim 4 tirgus sasniegšanas kanālus. Jums ir vairākas iespējas, kā sasniegt konkrētu tirgu. Jūs varat mēģināt tieši sazināties pa tālruni, kā aprakstīts iepriekšējā slaidā. Tomēr ir jāapsver vēl 4 galvenie kanāli. Sociālie tīkli. Jums noteikti vajadzētu izmantot sociālos tīklus, īpaši LinkedIn, lai popularizētu savu organizāciju. Noskaidrojiet, vai ir kādas starptautiskas tirdzniecības grupas, kurām varat pievienoties un kas atbilst jūsu uzņēmuma darbībai. Reklāma tiešsaistē. Klasisks reklāmas kanāls ir Google Ads. Tas ir apskatīts video komunikācija, tirdzniecības kameras. Vietējās tirdzniecības kameras var būt ārkārtīgi noderīgas. Katras valsts kontaktinformāciju var atrast eksportētāja almanaha valstu profilos. Papildus vietējām biznesa konsultācijām tās var palīdzēt arī ar jebkādiem jūsu plānotajiem uzņēmumu mārketinga apmeklējumiem un identificēt vietējos izplatītājus,
kuri varētu būt ieinteresēti jūsu produktos. Tiešie valsts apmeklējumi var būt ērts, mērķtiecīgs un izmaksu ziņā efektīvs veids, kā veikt jūsu mārketinga vizīti kādā valstī. Šādā veidā jūs varat satikt potenciālos pircējus un partnerus viņu ierastajā vidē, kas sniedz daudz labāku priekšstatu par biznesa potenciālu. Protams, tas prasa arī rūpīgu plānošanu un ieguldījumus. Šeit jāapsver, vai ir liederīgi atrast jau izveidotu izplatītāju jūsu precēm un pakalpojumiem. Tam ir vairāki ieguvumi. Jums ir jāņem vērā tikai viens partneris. Viņi savu vietējo tirgu pārzina daudz labāk nekā jūs, tāpēc var sniegt padomus, kā vislabāk pozicionēt jūsu piedāvājumus, īpaši ņemot vērā vietējo konkurenci. Viņi izprot visas attiecīgās valodas un kultūras nianses, kas jāņem vērā, pozicionējot jūsu piedāvājumus. Iespējams, ka jums būs nepieciešams nodrošināt vietējo servisa atbalstu, ko viņi var piedāvāt. Bieži vien tas ir labāk nekā izveidot savu vietējo servisa struktūru. Visbeidzot, būtu vismaz jāapsver tirdzniecības misijas un nozares izstādes gan klātienē, gan virtuāli. Tās var būt divpusējas vai specifiskas konkrētai nozarei. Tomēr tās prasa rūpīgu plānošanu un īpaši klātienes pasākumi var būt dārgi. Tomēr, ja mērķa auditorija visticamāk būs bagāta ar potenciālajiem klientiem, tad šie pasākumi var būt ieguldījumu vērti. Mēs esam gandrīz nonākuši šīs prezentācijas beigās. Atliek tikai īsi apkopot galvenos punktus, kurus esam apskatījuši. Tātad, atkārtojot galveno, sākumpunkts ir izvēlēties tās valstis, kuras, jūsuprāt, piedāvā vislielāko potenciālu. Šī izvēle tiks veikta, ņemot vērā vairākus faktorus. Piemēram, mājaslapas statistiku, tirdzniecības statistiku, tās valsts ekonomisko profilu, kurā tā atrodas, tirdzniecības šķēršļus un jūsu personīgās vēlmes. Ir pieejami rīki un informācijas resursi, kas ļauj precizēt jūsu īso sarakstu, ņemot vērā faktiskos tirdzniecības plūsmas un potenciālās tirgus iespējas jūsu precēm un pakalpojumiem. Vai pastāv kādi tirdzniecības embargo vai būtiski tarifu un vai netarifu šķēršļi, kā arī jūsu paša prasības, ja tādas ir attiecībā uz tirgus lielumu, valodu un attālumu. Pēc tam jums vajadzētu apsvērt savu preču un pakalpojumu pozicionēšanu tirgū, un tas dažādos tirgos var atšķirties. Vai jūs meklējat tiešos pārdošanas kanālus, vai arī vēlaties atrast izplatītāju vai vietējo partneri? Kad esat izvēlējies savus mērķa tirgus, ir pieejami vairāki resursi, no kuriem daudzi ir bez maksas, kas ļauj sastādīt potenciālo pircēju un partneru mērķa sarakstus. Tomēr, ja jums nepieciešama vairāk nekā daži mērķi un vai jums ir ļoti specifiskas prasības, visticamāk būs jāveic nelielas investīcijas, lai piekļūtu komerciālajiem uzņēmumu katalogiem, piemēram, Kompas. Noslēdzošie lēmumi tad attiecas uz jūsu izvēlētajiem pārdošanas kanāliem. Tie lielā mērā būs atkarīgi no jūsu vēlmes ieguldīt laiku un naudu, lai atvērtu savu starptautisko potenciālu. Lūdzu, rūpīgi apsveriet šo jautājumu. Nedomājiet, ka augstā e-pasta kampaņa dos rezultātus. Tā tas nebūs. Padomājiet tikai, cik daudz surogātpasta e-pastu jūs saņemat katru dienu ar biznesa piedāvājumiem un ko jūs darāt ar šiem e-pastiem, ja tie vispār iziet cauri jūsu surogātpasta filtriem. Tas arī viss. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka šī prezentācija jums bija praktiski noderīga. Šajā video minētās tīmekļa vietnes ir uzskaitītas zemāk. Ceru, ka tās jums būs noderīgas un palīdzēs realizēt un paplašināt jūsu starptautisko potenciālu. Ja vēlaties ar mums sazināties tieši, droši dariet to. Mūsu mājaslapa un mana e-pasta adrese ir redzama šajā slaidā un aprakstā zemāk. Ja jums šis video šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vēl vairāk ieskatu par starptautiskās tirdzniecības potenciāla attīstīšanu. Vienkārši noklikšķiniet uz abonēt saites uz ekrāna. Tas jums neko nemaksā. Ja domājat, ka kādam jūsu paziņam tas varētu interesēt, lūdzu, padalieties ar šo saiti ar viņiem. Un, ja esat gatavs nākamajam solim, noskatieties nākamo video šajā atskaņošanas sarakstā. Tas ir saistīts tieši šeit.